Esiet sveicināti, mīļie cilvēki, mīļās dvēseles šajā burvīgajā, saulainajā 8. septembra dienā. Jauks datums, astotnieks, bezgalības zīme man ļoti mīļa un nozīmīga zīme, ja ļoti daudz man nozīmē. Jā, kāds laiks šajā kanālā kaut kā ik pa ceturksnim gribās kaut ko pavēstīt, tad, kad vēlas runāt sirds, jo šis kanāls ir par manu dvēseles ceļu, par nozīmīgumu, kas man ir, par izpratni, kas ir parādījusies. Jā. Un šodien, kādu laiku jau atpakaļ, ir ļoti viens gadījums, kas ir izmainījis praktiski visu manu uztveri pret cilvēkiem. Šis vārds ir cilvēcība. Un dažkārt šķiet, ka cilvēki ir pazaudējuši šo sajūtu, šo pretīm nākšanu otram cilvēkam, neprasot neko. Un bija gadījums, notikums gadījums, jā, kad es sajūtu no otra cilvēka tīru, baltu, nesautīgu, nenosodošu. Tātad nebija šīs vērtēšanas, un vienkārši tīru un cilvēcisku vēlmi palīdzēt un bez vērtēšanas. Un sajust no otra cilvēka cilvēcību, kas ir būt par cilvēku šī vārda dziļākajā izpratnē. Un šī sajūta man iedeva tik daudz, ka tu saproti, ka tu ar savu tīro balto, cilvēcisko no sirds nākošo vēlmi otram palīdzēt, tu spēj izdarīt daudz vairāk nekā, ar miljonu kabatā. Jo tas arī ir tas visdārgākais, kas mums cilvēkam var piederēt. Šī vēlme, patiesā vēlme kādam palīdzēt, neko negaidot, viņu nenosodot, nevērtējot. Jūs nevarat iedomāties, cik daudz cilvēkam tas var palīdzēt. Un šādas sajūtas, viņas nav vērtējamas naudas izteiksmē, viņas nevar nopirkt par naudu, bet viņas ir tik ļoti svarīgas. Un runājot ar cilvēkiem, es arī cenšos kaut kādā veidā atgādināt vai iedot, mēģināt, lai cilvēks sajūt, vai vismaz atcerās, cik svarīgi ir nepazaudēt cilvēcību, pēc, ka mēs esam uz šīs planētas Zeme, kur mēs kā dvēseles esam izvēlējušās iet šo dažkārt netik vienkāršo pieredzi būt par cilvēku. Un cilvēkam, protams, ir vairākas šķautnes, ir tumšākas un gaišākas, un būšana par cilvēku man šķiet, ejot laikam, mēs sākam pamanīt šīs tumšākās šķautnes sevī, nepieņemt viņas kā dziļi savas, bet pamanīt, izdzīvot un atlaist. Un katra diena mums ir dota, lai mēs mainītu šīs šķautnes, uz šīm cilvēciskajām īpašībām, uz sirsnīgumu, dāsnumu, nesautīgumu. Jo tikai tā var, man šķiet, izdzīvot to cilvēku dzīvi un pamanīties būt priecīgam un laimīgam, ja? Jo šeit šis
Ir kā virpuļa efekts dažkārt, ir skriešana, ir šis vāveres ritenis, darbs, skolas, ja, bērni un tad ikdienas mācības un dažkārt cilvēku šajā ritenī aizmirst, kas viņš patiesībā ir. Jā, bet neaizrunāšos, kā saka, par citu tēmu. Mans būtiskākais šodien bija padalīties ar šo jauko īpašību cilvēcības. Un nobeigumā ir vēl viena tādas ļoti spēcīgas sajūtas par vārda nozīmi kā tādu. Ir cilvēcības, ir piedošana, mīlestība. Un cik mēs dziļi izprotam šo vārdu nozīmi vai pat sajūtu līmenī, jo cilvēki ļoti mētājās ar vārdiem. Jā, jo viens teikums vai viens vārds spēja pacelt debesīs vai spēja nogalināt cilvēku, jā, vairāk pat morāli. Un viens teikums vai viens vārds var uz visu mūžu sēdēt tevi iekšā. Tāpēc, jā, nobeigumā es vēlos mums teikt, domājam, ko mēs runājam, domājam, ko mēs sakam. Pat ne tikai vārdiski, jā, jo vārdam ir ļoti liels spēks. Viss jau sākās arī no tās domas, jo mēs pat varam sirsnīgi par kādu padomāt, sirsnīgi kādam novēlēt labu dienu. Jūs redzēsiet, viņam būs labāka diena, viņam būs viņa sirsnīgāka. Bet, lai to novēlētu, ir jāsajūt šis cilvēciskums sevī. Un es esmu ļoti pateicīga tam cilvēkam ar lielo burtu un bezgala lielo dvēseli. Un esmu ļoti, ļoti pateicīga viņam līdz sirds dziļumiem, ka spēja man parādīt šo ļoti nozīmīgo šķautni cilvēkā. Lai jums saulaina diena, gaismiņa sirsniņā, gaismiņa mājās. Un jā, esam cilvēciski, mēs